Gudrības vārds 1, Tatjana Mikušina, Kuthumi, 24. marts 2005. gads. Jums jācenšas kontrolēt savas domas un jūtas. Es esmu Kuthumi, es esmu atnācis. Es esmu atnācis, lai izmantot šo iespēju un parunātu ar jums. Jūs pazīstat mani kā meistaru psihologu, tāpat jūs pazīstat mani kā to, kas iemiesojas kopā ar Elmori, lai nodibinātu teozofijas biedrību un dotu cilvēcei zināšanas, kas agrāk bija no tās slēptas. Jūs pazīstat mani kā pasaules skolotāju, kas dala šo posteni ar iemīļoto Jēzu. Jūs zināt, ka biju iemiesojies kā Pitagors un Šahs Džahāns. Jūs daudz zināt par mani, es esmu atklāts meistars. Es esmu tas, kas tiecas pēc kontaktiem ar zemes cilvēci, un es strādāju ar daudziem no jums. Mēs esam devuši jums pietiekami daudz zināšanu pēdējos 150 gados, un mēs joprojām dosim jaunas zināšanas tiem, kas gatavi tās uzņemt. Bet sākumā jums jāapgūst dažas no mūsu vecajām mācībām, ko mēs esam devuši agrāk. Piekrītiet, ka cilvēks ar visu savu tieksmi saņemt jaunas zināšanas nezin, kāpēc nelabprāt izmanto praksē jau saņemtās. Bet jaunā materiāla izklāstīšana ir liederīga tikai tajā gadījumā, ja ir apgūts vecais. Citādi jūs vienkārši nespēsiet aptvert jauno. Jūsu apziņa ir līdzīga traukam ar noteiktu tilpumu, un katra cilvēka apziņa tajā laikā, kamēr viņš ir iemiesojamā, ir ierobežota. Jums dāvāta brīvā griba dod iespēju pašiem lemt, ar ko piepildīt jūsu apziņas tilpumu. Ir arī tā, ka skolnieks ir gatavs noteikta zināšanu daudzumu apgūšanai, bet viņa apziņai trūkst nepieciešamās tiekšanās un ievirzes. Tādā gadījumā viņš dod priekšroku savas apziņas piepildīšanai ar visu, ko viņš sastopa ārējā pasaulē, ar visu, ko viņš lasa avīzēs, skatās televīzijā, klausās radio. Līdz noteiktam posmam ir pieļaujams būt tādam visādājam, bet tikai līdz noteiktam posmam. Ja cilvēks pats nepapūlēsies ierobežot informācijas plūsmu, kas nonāk viņa ārējā apziņā no fiziskās pasaules, tad viņš piepildīs savu apziņu ar lielu daudzumu nevajadzīgu lietu. Un tad, kad pienāks kosmiskais moments, lai saņemtu reālas zināšanas, jo debesis nolēmuši dot šīs zināšanas zemes cilvēcei, tad tāda individa apziņa vienkārši nebūs spējīga uzņemt neko jaunu. Turklāt viņš nav spējīgs orientēties visā tajā haosā, kāds ir informācijā, ko satur viņa ārējā apziņa. Viņš pasaules preses ziņām piešķir tādu pašu nozīmi kā informācijai, kas saņemta no skolotāja diktātiem. Daļa no šiem informatīvajiem atkritumiem nonāk zemapziņā un tur nogulsnējas. Dažreiz, kad kādas iesakņojušās psiholoģiskās problēmas monstrs apvienojas ar līdzīgām vibrācijām, ko satur tā sauktie plašs saziņas līdzekļi, tad cilvēka ārējā uzvedība ir tik neprognozējama un neiekļaujas nekādos rāmjos, ka neviens psihologs nespēja palīdzēt atrisināt šo negaidīti radušos psiholoģisko problēmu. Bet visas problēmas sev jūs radāt paši. Tieši tajā brīdī, kad nedomājot par sekām, jūs saliekat savas apziņas tilpumā visu informāciju, ar kuru sastopaties savā dzīvē. Jums jau nevienreiz vien ir teikts caur šo sūtni, ka 90% informācijas jūsu apkārtējā pasaulē ir nepatiesa un jūsu kā garīgu būtņu attīstībai nevajadzīga. Tāpēc es piedāvāju jums sākumā ierobežot jūsu tieksmi būt visādājiem. Nav vērts pārāk paļauties ne uz kādu informāciju, kas atnāk pie jums no ārējās pasaules. Sākumā jums jācenšas kontrolēt savas domas un jūtas. Veltiet sev dienā 10 līdz 15 minūtes, kad jūs nekas netraucē. Jūs varat to izdarīt pirms gulētiešanas. Pacentieties pavērot, par ko jūs domājat. Izskatiet savas domas, izpētiet tās. Iedomājieties, ka jūsu domas ir zivis akvārijā. Lūk, pie jums atpeld viena doma, izpētiet to. Ar ko šī doma saistīta? Ja šī doma piesaista jūs pie šīs pasaules, liek jums koncentrēties uz apkārtējo pasauli, atlaižat šo domu. Tā nav vajadzīga jūsu garīgajai izaugsmei. Pēc tam skatiet savu nākamo domu un nākamo. Jūsu apziņa ir piepildīta ar tik daudzām domām, ka nav nekas cits kā enerģija, kuru jūs pievelkat no ārienes un kura ir atbilstoša tai enerģijai, kas ir mūsu emocionālajos un mentālajos ķermeņos. Tādējādi izanalizējiet visas jūsu dienas laikā domātās domas. Jūs sapratīsiet, ka jūsu apziņa ir tā piepildīta ar nevajadzīgas informācijas pārstrādi, ka jums vienkārši nepietiek apziņas jaudas, lai sāktu apstrādāt jūsu attīstībai patiešām derīgu informāciju. Lūk,
Kāpēc pats galvenais ir lēmumu pieņemšanas brīdis, ka jūs vairs nepiepildīsiet savu apziņu ar nevajadzīgu apkārtējās fiziskās pasaules informāciju? Pēc tam jūs, iespējams, nolemsiet izmantot kādu meditatīvo praksi, kas palīdzēs jums atbrīvoties no jūsu domām, kuras piesaista jūs pie jūsu pasaules. Jebkuras meditatīvās prakses mērķis, ja tā ir īsta, ir sasniegt bezdomu stāvokli. Kad jūs spēsiet saglabāt šo bezdomu stāvokli pietiekami ilgi, jūs varēsiet saņemt pieeju patiesajai informācijai, kas jums patiešām ir nepieciešama jūsu garīgajai izaugsmei. Pienācis laiks, kad planētas mentālajam laukam jātiek attīrītam. Tikai tad, kad jūs atbrīvosiet katlu, jūs varēsiet to pieliet ar to, ko šajā brīdī jums nepieciešams tur ieliet. Es piedāvāju jums nopietni pārvērtēt savu attieksmi pret nepārdomāt savas apziņas pakļaušanu visu iespējamo jūsu pasaules informācijas plūsmu ietekmei. No šiem diktātiem jums vajadzēja ielāgot, ka jūsu pasaule satur 90% jums pilnīgi nevajadzīgas informācijas. Atbrīvojieties no šīs informācijas, un jūs iegūsiet pieeju tai informācijai, kas jums nepieciešama. Tas pats attiecas uz jūsu jūtām. Analizējiet savas jūtas dienas gaitā. Nevajag skatīties uz citiem cilvēkiem. Es zinu, ka cilvēki īpaši Krievijā patstāvīgi ir tuvu depresijai. Vērojiet savas jūtas visas dienas garumā. Cik bieži jūs izjutāt mīlestību, prieku, labu noskaņojumu bez iemesla, cik reizi jūs apstājāties ielas vidū, lai papriecātos par kokiem vai mākoņiem, cik bieži jūs vispār izbraucat dabā. Jūsu emocijas tieši tāpat kā jūsu domas ir pakļautas zemes kopējā informācijas lauka ietekmei, un šis lauks ir šķērslis jebkuru veidolu un priekšstatu iekļūšanai jūsu blīvajā pasaulē no augstākajām oktāvām. Cilvēks atrodas zem savu nepilnīgo domu un jūtu kupola, zem kura tā pati sevi iedzinusi. Tagad jums jāsāk noārdīt jūsu nepilnvērtīgo domu un jūtu aizsprostojums. Jūsu plaši saziņas līdzekļi pieskaņojas cilvēku apziņas vidējam līmenim, tāpēc tie traucē jums pacelties augstākā apziņas līmenī. Nelietojiet no informācijas surogātus un konkurences cīņas spiesti, plašsaziņas līdzekļi sāks pieskaņoties jūsu apziņas līmenim. Šī pasaule ir tikai jūsu apziņas atspulgs. Mainot savu apziņu, jūs būsiet spējīgi pievilkt sev daudz pilnīgākas izpausmes no smalkās pasaules. Dzīvē ienāks tie pilnīgie paraugi, ko jums jau sen sagatavojuši visprogresīvākie cilvēces prāti un kas gaida, kad jūs beidzot pieņemsiet šo pilnību savā pasaulē. Manas šīs dienas sarunas mērķis bija atgādināt jums, ka jūs paši esat atbildīgi par visu, kas notiek uz zemes. Tāpēc neslinkojiet un neatlieciet uz ilgu laiku, bet ķerieties klāt savas apziņas mainīšanai tieši tagad. Es esmu Kuthumi ar mīlestību pret jums.